Pastāstīšu par kaut ko citu, par necilāšu grāmatu, bet turēšos pie datora, par digitālajām lietām, par Zvaigzne ABC mājaslapu un par mūsu mācību materiālu platformu Māconis, par ko jau drusku pieminēja kolēģi. Jā, nu tad sāksim. Tātad Zvaigzne ABC mājaslapa www.zvaigzne.lv. Droši vien jau ir pazīstama. Tas, kas jums visvairāk varētu interesēt, šeit ir sadaļa skola. Tur būs jaunumi, kas ir aktuāli, kas varētu interesēt skolām. Tas ir informatīvs seminārs, kas šeit pat šobrīd arī notiek par konkursu, par plānotiem izdevumiem. Tātad šeit var uzzināt, kas tad tāds jauns un aktuāls mums ir. Šeit ir arī sadaļa, kur var pieteikties jaunumiem, ierakstīt savu e-pasta adresi, un tad mēs jums nosūtīsim jaunumus, kas ir tieši pedagogiem paredzēti. Bet kopumā jau mājaslapa ir tāds mūsu grāmatu katalogs, gan drukāto, gan elektronisko, gan arī tiešsaistes mācību materiālu, un tos visus var atrast šeit sadaļā grāmatas un mācību literatūra. Šeit ir mācību drukātie izdevumi. Viņi sakārtot sarakstā sākot no jaunākā, sākot no drīzumā, kā te redzams, un tad tālāk aiziet jaunākie darbi, kas ir jaunākie izdevumi. Un šeit jūsu vērtībai apakšā ir arī norādīta cena skolām, tā kā tur var iepazīties, cik tas skolā izmaksāt, un tad es parādīšu, piemēram, grāmatu Raibā pasaule, kas mums tāda viena no nesenajām, ko jūs arī redzējāt šī semināra sākumā. Tātad, kā izskatās mājaslapā? Tātad šeit ir apraksts, šeit arī ir kaut kāda vēl papildu informācija par šo te izdevumu, un apakšā, piemēram, šim darbam ir tematiskais plāns, tā kā ir vērts paskatīties arī mājaslapā šīs te grāmatas aprakstu. Tad šeit ir podziņa e-grāmata, kur var aplūkot, kāds tad ir šīs grāmatas e-versija, un šeit vēlos vērst uzmanību, ka praktiski visām mācību grāmatām, mācību izdevumiem, ne tai populāri zinātniskai literatūrai, bet mācību izdevumiem ir arī elektroniskās grāmatas versija. Tā kā, un šeit to ir iespējams iegādāties, te ir poga pirkt. Bet, kas ir īpašs šiem izdevumiem, tad abonēšanas termiņš ir 1 gads. Tad tas ir jāņem vērā. Kā skolā iegādāties? Iespējams, jūs to jau esat darījuši, bet, kas nav darījuši, pastāstīšu. Te ir poga tātad pirkt, kur es jau minēju par elektroniskiem materiāliem. Te vēl ir tās papildus brīdinājums, ka tiešām tas ir tas, ko jūs vēlaties. Un tad nākamais solis ir, ja jūs esat kā skola iepriekš iegādājušies kaut ko mājaslapā vai e-grāmatas vai drukātos materiālus, tad jums noteikti ir jau lietotāja vārds, jūs varat autorizēties ar savu piekļuvas informāciju un salikt to grozu un iegādāties. Ja ne, tad te ir tāda zila poga izglītības iestāžu pirkuma internetā, kur ir instrukcijas un kur tad ir iespējams skolas pārstāvjiem reģistrēties, lai šo te pirkumu veiktu. Tā zilā poga ir arī šeit sadaļā, ja mēs uzklikšķinām stūrīti uz ienākt un reģistrēties, tad tālāk var to procesu veikt. Jā. Tur var iegādāties drukātos un var iegādāties arī elektroniskos materiālus, bet elektroniskos materiālus lietot var mūsu vietnē Māconis, māconis.zvaigzne.lv vai vienkārši māconis.lv. Un caur šo vietni jums, ja jūs vēlaties skolu iegādāties lielāku apjomu, nevis atsevišķus materiālus, bet, piemēram, abonēt visus mūsu elektroniskos mācību materiālus skolai, visiem skolas lietotājiem, tad tas ir caur šejieni. Un mums vēl ir tātad viens no piedāvājumiem ir visiem skolas lietotājiem, skolēniem, skolotājiem un pat arī skolēnu vecākiem abonēt, un tad viss mūsu klāsts ir no 1. līdz 12. klasē pieejams. Šeit ir tāda poga e-klasa un MyCube, caur kuriem var pierakstīties un piekļūt saturam. Un tad vēl ir iespēja arī atsevišķi iegādāties pakas pirmsskolai, sākumsskolai, pamatskolai un vidusskolai, kur tad ir mācību materiāli, pamēģināsim, piemēram, pamatskolu atvērt, kur tad ir šis te viss mācību materiālu klāsts. Un šīs te pakas darbojās tā, ka tātad
tas ir tāds elektronisks mācību materiālu komplekts, kurš tiek piesaistīts vienam lietotājam. Tātad kā vienam pedagogam viena paka. Tad, cik jums, ja jums atsevišķiem pedagogiem tikai vajadzīgi elektroniskie mācību materiāli, piemēram, 3 sākuma skolas skolotājiem, tad viņiem var iegādāties šīs te pakas. Tā. Bet pirms jūs kaut ko iegādājaties, protams, ir jauki izmēģināt, un šeit klajā ir sadaļa izmēģina, kur var palūkot, kādi tie mācību materiāli ir un kā viņi darbojās. Tā, tad es ienākšu savā kontā un parādīšu jums, kā tas izskatās iekšpusē. Mans šādi izskatās mācons, ka, ja jūs ielogojaties, ja jūsu skola ir abonējusi, tātad šo te visai skolai no 1. līdz 12. klasei. Materiāli, kas te iekšā dzīvo, ir mācību grāmatas. Te jau ir daudzas, ko jūs jau redzējāt iepriekš seminārā. Piemēram, bioloģija 9. klasē. Šī mācību grāmata būtībā atbilst drukātai grāmatai. Tās pašas lapas puses var šķirstīt, var darboties, var atstāt kādas piezīmes. Jā, tikai viņi ir izmantojami kur vien ir internets. Un viena pozitīva lieta, ko ir norādījuši lietotāji, ka tajā brīdī, kad tiek publicēta šī, piemēram, drukātā grāmata iznāk, viņa iznāk, piemēram, oktobrī, tad automātiski, līdz ko ir elektroniskais formāts sagatavots, ja skola ir abonējusi mācot, tad uzreiz ir pieejami arī šie jaunie izdevumi elektroniskā formātā. Tātad uzreiz ir aktuālais saturs un nav tajā brīdī jāmēģina atrast finansējums, lai iegādātos. Tā, tad ir arī darba lapas, tās ir izdrukājamas, darba lapas, darba burtnīcas. Tad ir sadaļa pārbaudas darbi, tur arī testi, uzdevumu krājumi. Tad mums ir sadaļa skolotāja grāmata. Skolotāja grāmatas, ja tātad skola abonē šo pakalpojumu visai skolai, tad tikai skolotājiem ir pieejama skolotāja grāmatas, tātad skolēni un skolēni vecāki nevar palūkot, kas tajās skolotāja grāmatās ir iekšā. Tad mums ir sadaļa citi, kur kā reiz šobrīd redzam lasītāja gada grāmata, par kuru mums nepat stāstīja, kur ir kādi vēl citi tādi interesanti mācību saturā izmantojami materiāli. Un tad ir 3 īpašas sadaļas interaktīvie materiāli. Tos jau jūs pa brīžam redzējāt, jā, ka tādi mums ir. Viņi ir ļoti atšķirīgi. Autori tādi oriģināli, liela daļa no tiem ir pavisam oriģināli darbi, un tad ir arī tādi, kas ir saistīti ar drukātiem darbiem. Piemēram, datoriku jau jums Linda rādīja, bet ir arī latviešu valodā, piemēram, uzdevuma materiāls, un viņi ir piemēroti vecumposmam. Tātad sākumā ir tādi koši ar ilustrācijām, lieliem burtiem, dažādiem pat klausīšanos. Tas ir mazajiem. Un tālāk palūkojot materiālus, kas ir pamatskolai, tur jau ir gatavošanās eksāmeniem un angļu valoda un matemātika. Toties kategorijā vidusskolai, tad ir tās visas fizikas, ļoti daudz fizikas materiāla, tāds plašs klāsts, un tas, kā atšķirās šie materiāli, tad drusku jums parādīšu. Jā, lielajiem tātad ir šādi tādi nopietnāki testu materiāli, kur viss uzsvers uz tekstu, uz zīmējumiem un tieši uz šo mācību saturu. Mēs domājam arī par daļliteratūru. Un to mēs piedāvājam 2 formātos. Viens no tiem ir audiogrāmata. Audiogrāmatas ir ieskaņotas, tātad bieži vien arī paša autori ieskaņotas. Piemēram, šeit, kur ir, tas gan nav autori ieskaņots, bet tātad pasaka par Laps un zaķi. Te, piemēram, arī ilustrācijas klāt un vārnīca. Tad, ja grāmatā ir ilustrācijas, tad mēs tās arī šeit pievienojam, un bērni var klausīties un iedraudzēties ar grāmatām tādā audiālā formātā. Un tad ir sadaļa lasām grāmata, kas ir mūsu jaunākais pievedums, kas ir dažādiem vecumposmiem, gan pavisam maziņajiem ābeci, gan lielākiem Zentas Mauriņas esejas.
daļliteratūra, ko bērni ir aicināti paši lasīt. Tātad, ja ir abonēta platforma Māconis, tad šīs daļliteratūra ir arī bērniem pieejama. Te, piemēram, Anna no Zaļajiem miltiem. Bērns var vai nu telefonā vai datorā lasīt šo te arī daļliteratūras darbu. Jā, tas, ko es gribēju vēl beigās uzsvērt, ka visi šie darbi, izņemot lasām grāmatas, var iegādāties skolā arī atsevišķi Zvaigzne ABC mājaslapā, bet, ja jūs vēlaties abonēt šo te visu klāstu, tad tas ir šeit lejā mājaslapā ir info@izvaigzne.lv saziņa ar mums. Mājaslapā var arī pieteikties, tur pieteikšanās forma. Jā, tā kā droši sazināties ar jums, mēģināsim atrast vislabāko tādu visiem noderīgo risinājumu. Toties, ja jūs vēlaties vēl sazināties, ja jums kādi jautājumi ir radušies par drukātajiem izdevumiem, tad Zvaigzne ABC mājaslapā sadaļā apgādes zem mūsu kontaktiem ir e-pasta un telefoni redakcijām un kopumā izdevniecībai, kur var sazināties ar mums. Mēs ļoti labprāt dzirdēsim jūsu jautājumus, viedokli, ieteikumus. Tā, tas tad būtu īsumā viss. Vai ir kādi jautājumi?